Čau, Evija! Čau! Tu esi pirmā no treniņu dalībniekiem, kas šogad jau veica maratonu. Apsveicu tevi! Tu esi iedvesmotājs un paraugs pārējiem. Vari nedaudz pastāstīt, kā tev, kā tu līdz tam nonāci un kā tev tur gāja? Paldies! Es vismaz kaut kur esmu pirmā. Uh, Kopumā, droši vien par pašu maratonu sākšu par tām emocijām. Gāja man kopumā labi. Es esmu ļoti apmierināta un jāsaka tā, ka kurš es atgriezusies un noskrēju to maratonu, arī tas garas stāvoklis ir tāds ļoti pacelēts un cita motivācija. Es nezinu, vai pavasaris vai saulīte, bet kaut kas baigi pozitīvi tajā visā nostrādāja. Jāsaka gan, kad gāja man šoreiz gatavojoties uz maratonu interesanti, jo decembrī tika konstatēts stresa lūzums kājai, kā rezultātā, protams, bija jāmaina visa treniņu struktūra un dinamika, un skriet nevarēja, vajadzēja ievērot tādu miera režīmu. Un tad, pateicoties Gintam, pārorientējām visu uz vingrošanu, uz iešanu un diezgan daudz arī uz velo braukšanu. Līdz ar to, jā, līdz pēdējiem neticēju, ka varēšu noskriet, braucu ar domu, ka, ja nenoskriet, tad vismaz noiet, varēšu kontrola laika ietvaros, bet rezultāts, jā, nebija varbūt mans labākais, bet bija 4 stundas un 19 minūtes un 31 sekunde, kas konkrēti šajā Kipras maratonā mani ierindoja starp sievietēm 50. sieviete un 7. vecuma grupā. Tā Oh, kopumā nemaz oh. nebija tik slikti. Laikam tur bija kaut kādas ap 300 vai nedaudz virs 300 sievietes kopumā, jā. Super, super, jā. Tad tu jau minēji, ka tas ir Kipras maratons. Mhm. Tātad tu vari pastāstīt vairāk, kāpēc Kipra, un kurā datumā tas bija un kāda tur laika Mhm. apstākļi un kas tur, Mhm. kā tu tur nonāci. Mhm. Uh, Nonāca pateicoties draudzenei, jo bija skaidrs, ka pagājušajā gadā bijām aizsākušas tradīciju skriet ārpus Latvijas. Sākām pagājušajā gadā ar Kaunas maratonu. Un tad pēc viņas sapratām, jā, ka baigi forši, kad vismaz reizi gadā vajadzētu izbraukt kaut kur arī ārpus un paskriet. Un tā draudzenes vēlme, viņa bija izskatījusi, ko varētu, piedāvāja Kipru. Nu, un tad domāju, nu labi, kāpēc nē? Pavasaris, droši vien, ka tur jau būs siltāks nekā Latvijā, braucam uz Kipru. Un tā arī bija, laikapstākļi tur bija labi. Mēs nodzīvojām pirms maratona, principā, nedēļu Kiprā. Tā kā arī diezgan aktīva tā nedēļa, jo viesnīcā nesēdēs, gribās taču kaut ko redzēt. Gan kāpām kalnos, gan daudz staigājām. Un, jā, temperatūra bija kaut kāda 17, 16 līdz 18, nu vidēji ap 17 grādiem. Pat skrienot maratonu brīžiem likās, ka pa karstu, bet kopumā, jā, bija labi. Tas Un bija 8. marts. tas bija 8. marts, Tāpat jā. laikā Latvijā tur 0 vai -4. Ja? Jā, nu iespējams, nu, man liekas, ka Latvijā ap to laiku arī jau sāk palikt siltāks, nebija vairs -20. Tā kā tāda ļoti laba pāreja, man kā siltummīliņa bija pašā laikā. Tā kā, jā, jāsaka, ka trase varbūt varēja būt gleznaināka, jo mēs sākām jūras krastā pie Afrodītas akmeņiem. Un tā kā tie pirmie kilometri bija tādi gana skaisti pret kalnu, bet tas noslēgums, jā, likās, ka viņa varēja būt vairāk ar to jūru. Aha. Bet, jā, nu, cīņa ar sevi, protams, notika. Nebija tā, ka nostājos starta līnijas un viss aizgāja kā smērēts. Protams, bija arī distances laikā kaut kādi lūzumi. Pirmais bija pa 17 kilometru, bet tad kaut kā savācos. Un otrais bija, principā, jā, kaut kāds 30 līdz 32 kilometrs, kad man likās viss izbeidzos. Bet,
Bet, nu jā, kaut kādas runāšana ar sevi likās, nē, tu neiesi, tev ir jātipina, tu tagad nevari padoties. Un tad arī tajā visā, tajos atlikušajā distancē, nu bija tā, ka kaut kas periodiski kaut kāda elpa uznāca, tad tu jūti, jā, tu paskrien jau kaut kādi 5,50, tad pēkšņi tu atkal nokrīt uz, nezinu, 6,30. Bet, jā, nu paši grūtākie bija laikam pēdējie 3, jo tu jau tā kā tālumā redzi to finiša vietu aiz līkuma, un tu skrien, un tu apzinies, kur tu esi, un liekas, ka tas vispār netuvojās. Un tad finiša spurts pret kalnu, un tu saproti, ka nu nevēl tajā kalnā, jā, bet finišēju, un enerģija vēl bija, un mūzika skanēja, un garastāvoklis bija labs, un savā veidā laikam arī kaut kā tāds lepnums par sevi, ka tomēr izdevās to paveikt. Jā. Ja skrienot, tu atkal domā, kāpēc es to daru, vai tiešām man vajag skriet maratonu, tu taču varēji skriet pusmaratonu. Tad pēc finiša droši vien nebija garš tas periods, kad tu jau sāc galvā kustināt domu, kur varētu braukt nākošgad. Jā, nu, super, vēlreiz apsveicu tev ar paveikto. Nu, kādi tad tev ir tālākie plāni? Kas būs nākošie braucieni? Nu, man šis gads pašai liekas, ka negribu sevi mocīt ļoti, līdz ar to tāds varbūt atpūtas gads, bet tagad nākamais tīri arī tradīcija noskriet Rīgā pusmaratonu. Noteikti es ceru, ka varbūt sanāks realizēt rudenī kaut ko, bet droši vien, kad iespējams arī maratons, bet nu, tad vairāk vai nu kāds vīna maratons vai tur prosecco skrējiens, nu kaut kas tāds netik sportisks, vairāk tāds izklaidējošs. Ārpus Latvijas galvenais, jā. Ārpus Latvijas. Es esmu sapratis to, ka ārpus Latvijas skriet ir vieglāk. Jo, nezinu, tur tā vide, tā kultūra, tas pasākums pat pa sevi iedod citas tādas enerģiju, un tu kaut kā pilnīgi, tu nejūti to distanci, tur plūsti pa straumi, un jā, tā kompānija droši vien, kas apkārt, jā, tas iedod kaut kādu. Tas emocijas ceļojumā un jauni skati apkārt un cilvēki apkārt un svētku sajūta, un tas viss dod papildus enerģiju un spēku, un tā ir. Piekrītu tev. Jā, un līdz ar to tiem, kam patīk ceļot, man liekas, un ja vēl arī patīk kaut nedaudz skriet, tad ļoti labs veids, kā papildināt to ceļojumu ar tādu vēl arī, nezinu, tādu praktisku baudījumu, kaut ko noskriet, nezinu. Tā laikam vismaz ir tāda mana lieta, ko es esmu atradusi, ko man patīk apvienot. Kā, jā. Ja kāds nav izmēģinājis, iesaku izmēģināt. Evija, pastāsti par sevi, kas tu esi un ko tu dari, kurā vietā tev ir skriešana, ja, kur tev mājas darbi, kāda tev pienākumi, nu, lai tu saprot, ka kāds ir tas fons tev. Jā, nu, es pati esmu 2 bērnu mamma, strādājoša mamma, es strādāju bankā, līdz ar to mana ikdiena ir diezgan sēdoša. Es no rīta 9 apsēžos un 5 pieceļos. Un tad 5 man sākās bērnu maiņa, kad ir pulciņi, un līdz ar to tāda pa dienu skriet man nesanāk. Un vispār tad atrast laiku treniņiem ir diezgan izaicinoši, tāpēc ir labi, kad ir Gins un viņa treniņu plāni, jo tie tomēr pietur pie kaut kāda režīma un motivācijas, jo aiziet vakarā mājās, vai kā gribētos varbūt iet gulēt vai iekrist dīvānā un neko nedarīt. Tad liekas, nē, man ir treniņš, un sanāk citreiz, kad jāizsēju arī vēlu vakaros skriet, jo gribētos agri no rītiem, bet man neizdodas pamosties, un tā arī es kaut kā variēju. Nu, super. Tavs novēlējums citiem censoņiem, kas uzsākuši skriet vai skrien un gatavojās savam pirmam pusmaratonam vai maratonam?
Pirmām kārtām, protams, tur īši, lai izdodas pēc iecerētajiem plāniem, bet jā, arī nenokāpt galvu, ja kaut kas nenotiek tā, kā iecerēts, jo, nu, jebkas mūs tikai māca un norūda un padara stiprākus, un galvenais, ja patīk skrietni, ja tas nav jādara caur tādu negribu vai kaut kā, nezinu, tas varbūt ir tikai tāds izaicinājums, man liekas, ka tās sajūtas visas atnāks, un arī varbūt, ja es nenoskrienu tik ātri, kā es gribētu, nu, tad tajā visā tāpat var atrast kaut ko tādu pozitīvu, ko no tā visa paņemt. Jā, tā kā man liekas, kad nesaskumt, ja kaut kas nesanāk, bet turpināt iet uz to mērķi, jo, nu, katram jau tas mērķis ir savādāks. Nu, es neaugstu pēc rezultāta. Protams, tajā brīdī, kad tu skrieni, tas kaut kur iezogās, kad ir kaut kādi, nevis tur būt pirmajai, bet varbūt uzlabot savu kaut kādu personisko rezultātu. Bet man laikam tas mērķis ir būt kustībā, un būt kustībā ne tikai tagad, bet arī vecumdienās. Vai es varu ar 80 gados pakustēties, un jā, katram atrast to savu un baudīt. Es teiktu tā, ka tās visas lietas vajag baudīt, nevis mocīt sevi. Super, paldies! Paldies, Evi! Paldies tev! Nu tad, un tiekamies kādā skrējienā atkal tad. Noteikti, noteikti. Paldies, Evi! Paldies tev liels! Atā.